Labdien! Prieks būt šeit Daugavpilī. Sveikt jūs visus šajā, manuprāt, nozīmīgajā pasākumā, ka mēs runājam par biznesa iespējām Latgalē, par to, kādā veidā valsts var iesaistīties un atbalstīt. Un, manuprāt, ir ko teikt un ir ko piedāvāt. Un šobrīd arī visai uzņēmējdarbības vidē jāsaprot, ka mēs lieliski apzināmies to, ka kādām grūtībām ik viens ir gājis cauri, ir piedzīvoti vairāki tik tiešām šoki un ekonomikai, kas sākās ar Covid-19, arī vēl pirms tam finanšu krīze, kas bija saistībā ar Moneyval rekomendācijām, lai sakārtot mūsu bankas sektoru, no tā izrietošais viss, kas notikās. Un arī šobrīd, ja mēs skatāmies uz situāciju Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas izraisīja zinām energo krīzi arī pie mums, pieņemtie lēmumi, kas kaut ko maksāja valsts budžetām, tie visi ir satricinājumi, ar kuriem ir jātiek galā. Bet, ja mēs skatāmies no šodienas perspektīvas, kur mēs atrodamies situācijā, ka mūsu finanšu sektors ir uz stabilām kājām. Mēs redzam to, ka mēs šobrīd strādājam pie tā, lai mums parādītos jauni finanšu spēlētāji banku sektorā. Mēs strādājam pie tā, lai mēs mazinātu skaidri redzamās lietas, kas attiecībā uz birokrātijas mazināšanu būvniecībā, lai no idejas līdz rezultātām ikvienā jomā, vai tā ir dzīvokļa māja, privāta māja, vai tas ir industriālais parks, vai kaut kāda ražotnes izveide, lai no idejas līdz realizācijai varētu nonākt pat par 70% ātrāk nekā tas bijis līdz šim. Mēs skatāmies, kādā veidā uzrunāt tieši tās problēmas, kuras ir aktualizējuši uzņēmēji pastāvīgās aptaujās, tiekoties, kas ir visiem zinām fakti attiecībā uz darba spēku piesaisti no trešajām valstīm. Jautājumi, kas varbūt iepriekš nav tikuši risināti par pieeja, kādā veidā algu politika šīm trešo valstu pilsoņiem. Daudz, kas jau ir izdarīts, bet ļoti daudz, kas vēl ir priekšā. Un arī kapitāla pieejamības jautājums, par kuru šodien, es domāju, esmu pārliecinās, ļoti daudz runās. Mēs redzam pirmos augļus jau šīm dažādām atbalsta programmām, piemēram, investīcijām, lieliem biznesa projektiem, investīcijām 10 miljonu virs, šī programma ar kapitāla atlēti 30%. Ir te 20 pieteikumi pa visu Latviju, no Latgales 2, bet es ticu to, ka Latgalē ir uzņēmumi, kas varētu pieteikties šajā programmā un daudz vairāk nekā tas līdz šim. Un vienkārši vajag vairāk par to runāt, sniegt informāciju šiem projektiem. Mēs redzam pēc dažādiem datiem, ka tā perspektīva šeit ir. Vienkārši vajag šiem uzņēmumiem nākt un piedalīties arī šajās programmās. Īpaši vēlētos izcelt programmu, kas attiecās uz mazā vidējā biznesa attīstība. Šobrīd šī jaunā programma, ko mēs uzdizainējām kopā ar Altum, kas darbojās, ir izsniegt jau vairāk kā 16 miljoni mazie kredīti līdz 100 000 eiro samazinātām nodrošinājuma prasībām, 25 000 bez ķīles, 50 000 ar minimālām prasībām, līdz 100 000 ar ļoti minimālām prasībām. Šīs programmas ietvaros vidējais kredīts 35 000, 75% viņi visi reģionos ir. Visi reģionos. Vairāk kā 400 izdot kredīti. Mēs iesim tālāk. Varat būt droši, naudas pietiks visiem. Mēs plānojam šajā gadā 50 miljonu eiro apmērā šos te finansējumu piesaist izdot. Un tā ir lieliski iespēja ikvienam uzņēmējam, kas domā kaut ko sākt no jauna vai domā, kā attīstīt jau esošo, izmanto šīs iespējas attīstīties. Jau tuvākajā laikā mēs no ekonomikas ministrijas saimā pirmo reizi Latvijas vēsturē būs kaut kas tāds, kas vienmēr ir ilgi gaidīts, kad saima beidzot sāks runāt par ekonomiskiem jautājumiem. Mēs to izdarīsim. Mēs 16. maijā plānojam saimā ekonomiskās debates, un mēs piedāvāsim savu redzējumu ekonomikas attīstībai, izvirzot ambiciozus mērķus, dubultot Latvijas ekonomiku, izvirzot redzējam, kādā veidā to sasniegt, parādot instrumentus, kur mēs iesim, kur mēs ieguldīsim, lai šo mērķi sasniegt gan cilvēku kapitālā, gan finansējumu piesaistē uzņēmējiem, gan infrastruktūras attīstībā, visdažādākajos posmos, un es ticu, ka to var izdarīt. Šobrīd ik viens uzņēmējs, lai arī šajā brīdī
pārdomā un varbūt vēl neredz tos ekonomisko atkopšanos, bet mēs no savas puses gan to redzam. Mēs redzam to, ka tieši balstoties uz vairākām lietām, ko es jau savā ierunā minēju, tieši birokrātijas mazināšana, finansējuma pieejamības palielināšana, mēs redzam to, kā atkopjās Eiropas mūsu sadarbības tīkli, mūsu sadarbības tirgi. Mēs redzam to, ka tās iespējas vērsies. Un es ticu, ja mēs strādāsim kopā reģionālā līmenī, pašvaldību līmenī, kopā ar valdību, pieņemot visdažādākos, tā skaitā sarežģītos lēmumus, kas arī cits starpā, kaut vai pie izglītības reforma, arī ietekmē uzņēmējdarbības vidi, pieņemot tos prātīgi ar domu uz izaugsmi. Es ticu, ka mēs varam un mēs būsim reģiona līderi ekonomiskajā izaugsmē. Latvija būs vieta, kurā pastiprināt nāks iekšā investīcijas. Pagājušo nedēļu 50 uzņēmēji no Vācijas, šonedēļ te 20 uzņēmēji no Vācijas, kas brauc reāli skatās iespējas investēt Latvijā. Tie reāli uzņēmēji, kuri skatās pa šo reģionu un šobrīd arī pārorientē savus biznesa projektus. Tā kā tās iespējas šeit ir ārvalstu investori, viņas redz. Arī mums viņi jāredz, un, protams, mana pieeja tomēr ir stiprināt tos, kas jau šeit ir uz vietas, palīdzēt jau esošiem uzņēmējiem attīstīties, protams, piesaistīt arī ārvalstu investīcijas, ārvalstu kapitālu. Latvija būs reģiona līderis ekonomiskajā izaugsmē tuvākajos gados. Mēs ne tikai ķersim mūsu kaimiņus lietuviešus, igauņus ekonomiskajā izaugsmē, esmu pārliecināts, ka mēs viņus arī noķersim. Bet, lai to izdarītu, tas visiem jādara kopā. Un es aicinu jūs visiem būt drosmīgiem, tiem, kas jau ir izmantojuši šīs iespējas, turpināt izmantot vēl un vēl. Altumam viena vairāk kā 40 dažādas atbalsta programmas. Mēs viņas dizainējam ar atbalstu reģioniem. Mēs dzirdam mājokļu nepieciešamību, mēs strādājam, pilnveidojam programmas, lai tās mājokļu programmas tiešām šeit arī ne tikai būtu idejiski, bet lai viņas tiešām arī uzbūvētu kādu mājokli. Mēs skatāmies, kādā veidā nodrošināt mājokļu kreditēšanu arī vienkārši privātajā tirgu ikvienam iedzīvotājam, ka viņš vēlās. Mēs pat kā izmainījām mājokļu programmu, kas ir Altuma garantija programma, hipotekārā kredīta nodrošinājumam. Iepriekš šī programma, viņa ir akumulējusi Rīgā 2,1 miljārdu eiro. 2,1 miljārdu, tikai viena programma. Bet viņa tikai Rīgā. Kaut gan teorētiski viņa pieejama arī visai Latvijai, Latgalē. Mēs šo programmu izmainījām un viņi trīskāršojām tās atbalstu. Ja izvēlās cilvēks pirkt dzīvokli nevis Rīgā, bet reģionā. Līdz pat 50% garantijai, ja izvēlās pirkt nekustām īpašumu Daugavpilī, viņš iepriekš varēja saņemt maksimums 30% garantiju. Šobrīd šī garantija ir jau 50% gadījumā, ja 3 bērni, bet arī, ja viens bērns, šī likme sākās no 20%. Tā kā šī jauno ģimeņu programma, viņi šobrīd arī pēc būtības sāk strādāt, un esmu pārliecināts, ka viņi sāk strādāt arī reģionos. Mēs viņu papildināsim, mēs paplašināsim arī fintech uzņēmumiem iespēju piedalīties šajā programmā, pie kā mēs šobrīd jau strādājam. Tā kā tās iespējas ir, es redzu ļoti lielu perspektīvu, es aicinu būt visus aktīviem, izmantot šīs iespējas jau tās, kas ir radītas, un nekautrēties nākt ar priekšlikumiem, ko mēs varētu darīt vēl labāk. Jo mēs jūs dzirdam, mēs īstenojam, mums ir tās iespējas pilnveidot jebkādu veidu biznesa idejas, un esmu pārliecināts, ka visiem kopā mums arī tas izdosies. Es novēlu visiem ļoti radošu dienu, lai dienas beigās mēs nonāktu pie jaunām idejām, kā celt un attīstīt Latvijas un Latgales ekonomiku. Un es ticu, ka mums tas viss kopā izdosies. Tā kā tie, kas vēl domā un varbūt attālināt pieslēgušies seko līdz šim, tie, kas vēl domā, vai darīt vai nedarīt, man atbildi vienkārši darīt, jo tās iespējas ir, un ja kāds vēl kādu iespēju neredz vai kaut kas kaut kam nestrādā, dodas ziņu, mēs sākot ar maziem projektiem, beidzot ar vislielākiem projektiem, mēs esam gatavi tos īstenot un palīdzēt jums īstenot šīs idejas. Lielākos projektus var pateikt, kad mēs esam izveidojuši arī jaunu padomi, investīciju uzraudzības padomi, kas pēc būtības sekos līdz pilnīgi visiem lieliem projektiem. Mēs sākuma latiņa mums ir 10 miljonu investīciju projektiem un 5 miljonu eksportējušiem projektiem. Ja kāds uzņēmums šajās kategorijās vēlas attīstīties vai nonāk kādās problēma jautājumos, šie projekti tiks izskatīti premjeru līmenī šajā jaunajā padomē, lai mēs uzņēmējiem, kas dara un kas vēlās attīstīties, dot iespēju un politiskā līmenī uzraudzītu lielos projektus visaugstākajā līmenī, regulārā
Te nav doma skatīties, kurā datumā var iet kādam uzņēmumam lentīti pārgriezt, te ir doma skatīt tikai un vienīgi tos projektus, kas nonāk šādā problēma situācijā. Problēma jautājums tātad, vai kādam kaut kas ar sadales tīkliem nestrādā, vai kādam kaut kur kāds ceļš vajadzētu tikt uzbūvēts, vai kādam varbūt kāds kā noteikums traucē, vai likums jāmaina, varbūt vajag speciāli likumu pieņemt kādu projektu attīstībai. Tam visam ir izveidot šī te augsta līmeņa padoma, kurā regulāri mēs skatīsim lielos investīcijas programmas, lai palīdzētu attīstīties jau esošiem uzņēmumiem, gan arī palīdzētu ienākt iekšā potenciāliem investoriem. Paldies un lai jums radoša diena šodien. Paldies.